Ralf, Jā. visiem BMW dīzeļiem, kuriem ir beigts turbīnas, tas ir pie kādiem 250 000, esot jāmaina jau motori, respektīvi kloķenis un šālis. Pilnīgākās muļķības. Jā, tev ir tāds pats BMW, sākumā bija skaidrs filtrā, vai ne? Viņas pazūd. Un tad tu mainīji, kādēļ tu lej iekšā mobilu ESP. Mobil 1 ESP. Tātad, ja tu lej BMW motorā iekšā mobil 1 ESP formulu, tad skaidrs no filtra ar laiku pazūd, vai ne? Un nekāda kloķena un šālas beigās nav jāmaina, pareizi? Tā kā Ralfs samainīs ATE bremžu diskus atkal kādam klientam. Tā kā, ja jūs gribiet braukt ar savu BMW ilgi un iztikt bez kaut kādām kloķeņu šāļu maiņām, tad jābrauc pie Ralfa, lai viņš ielēja mobil 1 ESP formulu eļu, lai samaina. Piekrīt, vai ne? Tieši tā. Jo tev taču sākumā bija skaidrs filtrā. Bija, jā. Un pēc tam, kā sāk liet mobili, cik jau reizes es mainījis? 3 reizes eļu? 6. 60 000 es nobraucu. Un sākumā bija skaidrs bija filtrā, ja? Tātad tie cilvēki, kas ir prātīgi, zina, kad var atbraukt pie Ralfa, mobil 1 ESP formula, pa cik samainīs BMW? 25? 25 pa daļu. 25, brauciet pie Ralfa, uz Aizvaru ielu 31, uz autospeci.lv, vai zvaniet 2887 001, kaut ko sarunājiet ar Ralfu. Tieši tā, lai zvanu. Un Ralfs var tev gan ATE bremžu diskus kvalitatīvos var uzlikt, kas ražoti vai nu Vācijā, vai nu Itālijā. Kā kurš šitie ražoti? Apskatāmies, kas tur rakstīts. Čehijā. Jā, Vācija, Čehija, Itālija, viņiem rūpnīcas dažādās valstīs. Bet tas ir ATE, tā ir kvalitāte. Tas ir Itālija. Jā. Varbūt Vācija, Čehija, Itālija, viss kaut kas. Vēl kaut kāda viena valsts bija, man liekas. Jā, un tātad, ja jūs gribiet, lai jūs BMW ir pa pirmo zordu bremzes, liekat ATE, vai šitie Škodai, ja, vai kam? Škodai. Un Volkswagen Škoda. Un jā, un tad brauciet eļu mainīt pie Ralfa. Ralfs saka, ka būs viss ok, vai ne? Pareizi. Jā.